Godātie skatītāji, šobrīd Rīga TV 24 studijā ir Microsoft Latvijas biroja vadītājs Ēriks Eglītis. Labrīt! Labrīt! Un sarunas temats ir jūsu, godātie skatītāji, rosināts, jo jūs izsakat izbrīnu, kā var strādāt, ja nav savas darba telpas, sava kabineta, bet, lūk, tiešām, un laikam to ažiotāžu sacēls jūsu teiktais, ka jūs 5 gadus neesat bezdarbnieks, esat pietiekami augstā amatā, bet jums nav ne savu kabineta, ne savas darba telpas. Kas tas ir par tādu darba stilu? Vai tas ir tāds modes kliedziens, vai tas ir tiešām ekonomiski arī aprēķināts, ka tas ir izdevīgi? Es teiktu, ka tas viss, protams, pamatojās ekonomikā, jo nonācām mēs pie tā vairāk vai mazāk eksperimentālā kārtā un pārņemot to savu kolēģu pieredzi no citām pasaules vietām. Bet tā elastīgā darba vide, kā mēs viņu saucam, viņa ir aprobēta jau vairākās Microsoft esošajās darba vietās valstīs, kur mēs strādājam. Un tad, kad mēs ieviesām jauno biroju 2011. gada decembrī Latvijā, tad tas bija pilnīgi skaidrs, ka mēs viņu būvēsim arī tā pa jaunam un strādāsim šādā veidā arī Latvijā. Jā, tātad, kur ir tā ekonomikas nianses? Kur tas guvums ekonomiski? Vai tas ir guvums uzņēmumam vai valsts kaut kādam labumam kopumā? Es domāju, ka beigu galā jau tas ir ieguvums visiem kopumā, tāpēc, ka mēs runājam par darba efektivitātes celšanu. Ja, protams, ir tiešās izmaksas, ko mēs samazinām. Ja mēs salīdzinām, tad iepriekšējais birojs uz tādu pašu cilvēku skaitu mums bija vairāk kā 1000 kvadrātmetri. Pašlaik mums ir vairāk kā 100 kvadrātmetri nost, zem nedaudz vairāk kā 900 kvadrātmetri. Tas vien jau ir ieguvums uz to pašu cilvēku skaitu. Otrs ieguvums, protams, ir tas, ka tā darba efektivitāte. Arī mēs panākam labāku komunikāciju, labāku informācijas apmaiņu starp cilvēkiem, kas nodrošina to, ka viņi tajā pašā laikā var paveikt vairāk. Es domāju, ka daudzos birojos, daudzos uzņēmumos, kas labprāt varbūt šādu praksi arī piekoptu, bet ir daudz svarīgu, sensitīvu datu, ir vajadzīga kaut kāda informācijas drošības garantēšana. Kā es varu strādāt ar, teiksim, ar svarīgu informāciju, piemēram, mājās vai kafejnīcā vai parkā? Protams, šeit ir divas lietas. Viena ir šī tehniskā informācijas aizsardzība. Mēs pielietojam pietiekami daudz un dažādus tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu to, ka informācija, kura ir aizsargājama, nenoplūst un nenonāk tajās rokās, kam viņa nav paredzēta. Otra lieta, protams, ir darbinieku izglītošana un darbinieku disciplīna. Ja, šajā ziņā, teiksim, tā pieeja un informācijas nopietnības un informācijas aizsardzības apzinātība patiesībā ieviešot šo elastīgo darba stilu mūsu birojā ir ievērojami pieaugusi. Ja mēs kādreiz vēl cīnījāmies ar to, kad mums palika tādi dokumenti uz galdiem, ja, un uz datora ekrāniem kaut kādas atvērtas programmas, tad, kad cilvēks aiziet prom no savas darba vietas, ar šo jauno elastīgo darba stilu tas ir kļuvis par ieradumu cilvēkam, kad viņam galds ir jāatstāj tīrs, un dators ir jāatstāj vienmēr ar aizslēgtu ekrānu, lai garām ejot kāds neieskatās tajās informācijas gabalā, kas viņam nepienākas. Vai šis darba stils, kā jūs sakat, elastīgais darba stils, tas ir jūs kā pionieri Latvijā esat, kas aicina sekot citus uzņēmējus un birojus? Es domāju, ka īsti tādi pionieri varbūt mēs neesam tā ziņā, ka mēs neesam ne pirmie, ne vienīgie, kas to dara, bet mēs noteikti esam vieni no pirmajiem, kas sāka šo lietu aktīvi propagandēt. Jo šīs strādā jebkur dienas, mēs pirmo reizi rīkojām, ja nemaldos, 2012. gadā. Un toreiz mums bija samērā nedaudz partneri, kas atbalstīja šo aktivitāti 2012. gada maijā. Šogad mums jau bija vairāki 100 atbalstītāji, vairāki 100 dalībnieku. Tā kā šī kustība iet plašumā. Bet es pieņemu, ka radošās profesiju cilvēki, kuri ir savā garā arī mobīli, viņi šādā veidā strādā jau ievērojami sanāk. Jā, bet, piemēram, mums ir arī skatītāji jautājums par to, ka, piemēram, kā Rīgas mērs Nils Ušakovs, kā viņš varētu strādāt
bez savas darba vietas, bez savu kabinetu, kādā veidā viņš to varētu veikt un vai tas būtu tā reprezentatīvi, tā iespaidīgi? Es varbūt atļaušos nedaudz paspekulēt, bet man ir aizdomas, kad Ušakova kunga kalendāru pavērojot, diez vai viņš pavada ļoti daudz laika patiešām savā kabinetā. Protams, mēs varam runāt par šī kabineta reprezentatīvajām funkcijām, ja, bet mūsu gadījumā, mūsu birojā šīs reprezentatīvās funkcijas tikpat labi veids arī sanāksmu telpas. Ja. Mums ir uz mūsu 34 darbiniekiem pašlaik mums ir 26 darba vietas un 13 sanāksmu telpas, sākot no 2-vietīgām, beidzot ar 70+ vietīgām. Līdz ar to šī fleksibilitāte mums atļauj rīkoties atbilstoši situācijai. Un man kā biroja vadītājiem arī paskatoties savā kalendārā, es ievērojami vairāk laika pavadu ārpus biroja, tiekoties ar klientiem, ar partneriem, ar darbiniekiem, nekā strādājot viens pats savā kabinetā. Līdz ar to tie kvadrātmetri, kurus mēs arī kādreiz iepriekšējā birojā bijām izdalījuši manam kabinetam, ja, viņi ir pilnīgi lieka aizņemta teritorija. Tātad būtu telpu ietaupījums, telpu eksploatācija būtu pārdomātāka, ja tā mēs skatāmies kopumā. Un varbūt nemaz nevajadzētu tik liels ēkas būvēt. Protams, jo tas ir viens no pamatieguvumiem. Ja. Otrs ieguvums ir tas, ka elastīgais darba stils nozīmē ne tikai vietas šo te elastību, tas nozīmē arī laika elastību. Darbinieks orientējās nevis pēc tā, cik daudz stundas viņam ir jāpavada darbā, bet kāds darbs viņam ir jāpaveic, kāda mērķi viņam ir jāsasniedz. Tas ir pietiekami skaidri nodefinēts. Līdz ar to darbiniekam tiek dota ļoti liela elastība, kad viņš šo darbu dara. Viņš var braukt uz darbu 10, 11 no rīta, kad vairs nav korķi sastrēgumu uz ielām, līdz ar to netērējot tik daudz laika pārvietojoties. Un arī šādi dodot vēl papildus ieguvumu ekonomikā. Tas nozīmē, ka šī kustība, elastīgais darba stils, es varētu tā teikt, kustība, ir vērsta uz rezultātu. Jebkurā gadījumā netiek mērīts, ka tu sēdi 8 stundas vai 5 stundas un tev nav priekšnieka vērīga acis, kas tev uzrauga, tu vari brīvi un lietišķi izmantot pats savu laiku pēc savām spējām to brīdi. Varbūt tajā dienā cilvēkam sāp galva. Reiz. Viņš nemaz negrib strādāt, bet viņam jānāk uz parādīties, ka viņš ir 8 stundas. Mērķis ir jāsasniedz. Ja, tas sasniegtais mērķis, padarītais darbs ir tas, pēc kā mēs vērtējam cilvēka vērtība, nevis pēc tā, cik stundas viņš ir pavadījis birojā. Un kā jūs pats tiekat ar visu galā? Kāda ir tā jūsu personiskā pieredze? Jums nav tā, ka jālec mašīnā un pēkšņi jābrauc uz biroju, jo tur kaut kas atkal nav tā, kā vajag? Jāsaka, ka tieši šādas situācijas patiesībā nav bijušas. Jo visi rēķinās ar to. Mans kalendārs ir pieejams visiem maniem darbiniekiem. Viņi redz, kad es būšu birojā, kad es esmu ārpus biroja. Līdz ar to viņi var ieplānot savas darbības attiecīgi. Ja? Un pareizi plānojot laiku, šī elastīgā pieeja dod vēl vienu plusu. Ja? Mēs ne tikai strādājam, kad mēs gribam, bet mēs arī atpūšamies un mums ir privātā dzīve, kad mēs gribam. Mēs varam atļauties arī veltīt 15, 20, 30 minūtes laika darba dienas vidū, lai apskatītos, kur mēs gribam pavadīt atvaļinājumu internetā vai kur mēs gribam aiziet nedēļas beigās ar ģimeni, pavadīt laiku un tā tālāk. Samazinās dažādi veidi administratīvie izdevumi. Arī to mēs arī novērojam, jā, jo šī te pieeja ļoti veicina patiesu, reālu, bezpapīra biroja tehnoloģijas ieviešanu. Jā, bet, lai, teiksim, es tagad ieskatos pierakstos un skatos, ka elastīgais darba stils tomēr ietver tik ļoti daudz nosacījums, par ko jūs arī jau šeit daļu pieminējāt, tad tas nemaz nav viegli. Tad tīri psiholoģiski pārkārtoties šādam darba stilam. Cik jums tas bija pašam viegli pēc pieredzes spriežot? Jāsaka, ka cilvēkam, protams, ir jābūt zināmai elastībai. Ja? Un tā ir jābūt iespējai kontrolēt pašam sevi un piemēroties dažādiem apstākļiem. Bet arī, teiksim, projektējot šādu veidu biroju, mums tiek paredzēta dažāda veida darba zonas. Ir paredzētas zonas, kur cilvēks var strādāt viens, ir paredzētas zonas, kur cilvēki var strādāt mazās grupiņās, un tad ir pilnīgi atvērtā telpa, kur cilvēki var strādāt visi kopumā. Līdz ar to šīs iespējas ir pietiekami plašas. Protams, ka katri jauni noteikumi, katras izmaiņas nāk ar zināmu pretestību, bet pareizi veicot komunikāciju un laicīgi plānojot šīs izmaiņas,
Es domāju, ka ir ļoti plašs to uzņēmēju darbību veidu klāsts, kur šādā veidā varētu ekonomēt pietiekami ievērojams līdzekļus. Jā, bet tur ir nepieciešama, lai strādātu šādā režīmā, droši vien visjaunākās informācijas tehnoloģijas, visjaunākie tie rīki, kas skar ātru datu apstrādi vai pieeju datiem svarīgiem. Tur laikam vajag to visjaunāko tehnoloģiju. Tā laikam nevar jebkurš strādāt bez tādām. Jāsaka, jā, ka tehnoloģiskais nodrošinājums, protams, ir būtisks šajā gadījumā. Viena lieta, mēs esam Latvijā aplaimoti, būdami viena no ātrākajām internetu valstīm pasaulē. Līdz ar to šai ziņā mums patiešām ir vieglāk. Otra daļa, tās tehnoloģijas, tā programmatūra un aparatūra, viņi kļūst aizvien pieejamāk ar katru dienu. Ja, mēs, protams, Microsoft gadījumā maksimāli izmantojam savus līdzekļus un iesakam to darīt arī mūsu klientiem, jo tā ir viena no tādām tiešām pamatkomponentiem, kas mums atļauj būt tik fleksibliem un elastīgiem, kā mēs esam. Ja, tas pats Office 365 un cita programma. Runājot par elastīgo darba stilu, kā jūs redzat šī darba stila attīstība, teiksim, Latvijā, kas vairāk pievērstos vai kas ir jau vairāk pievērsies šādam stilam, šādai metodei? Katrā ziņā varbūt tās nav valsts iestādes un pašvaldības iestādes. Es teiktu, ka patiesībā valsts iestādēs, pašvaldības iestādēs ir ļoti liels potenciāls šajā jomā. Ja, jo ļoti daudz, ko mēs darām, sēžot kabinetā vienkārši pie datora, tam datoram nav jāatrodās valsts iestādes kabinetā. Protams, ka šeit ir lielāka distance jānoiet tās domāšanas un psiholoģijas maiņā. Bet reāli tas, ko mēs redzam patiesībā pasaulē, un agri vai vēlu tas nonāks arī līdz Latvijai, ir tas, ka jaunā paudze, kas nāk pašlaik ārā no augstskolām, kas ir studenti, kas meklē pirmās darba vietas, viņu izpratnē šāda elastīga pieeja darba nodrošināšanai ir viena no būtiskām komponentēm. Un tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz tiem patiešām talantīgajiem jauniešiem, kurus mēs gribam piesaistīt, viņus mums ir ļoti grūti piesaistīt, ja mēs nespējam nodrošināt šādus darba apstākļus. Jā, tātad šim stilam, elastīgais darba stils, ir nākotne. Un citur pasaulē, kā ir izplatība šai? Ļoti plaši mēs to redzam. Pēc statistikas datiem patiesībā, ja nemaldos, tad Rietuma Eiropa bija līderos. Tie ir 63 līdz 65% no biroju darbiniekiem, kuri vairāk kā 50% sava laika pavada ārpus biroja. Līdz ar to tas jau ir tāds pietiekami būtisks skaitlis, kas raksturo šo situāciju. Jā, pirms saku paldies par atnākšanu pie mums šai rītā, gribu pateikt, vai jūs tam piekritīsiet, ka, teiksim, ir vērts par šo lietu padomāt, un tam ir nākotne ne tikai uzņēmumos un privātās struktūrās un dažādos birojos, bet par to ir vērts padomāt valsts līmenī, pašvaldībās un valsts iestādēs. Noteikti, jo tā ir ļoti labs veids, kā mēs varam mainīt savu attieksmi pret efektivitātes sasniegšanu. Jā. Sirsnīgs paldies par atnākšanu šai rītā, paldies par sarunu, lai jums veiksmīga diena, droši vien atkal dosieties gribu teikt uz savu darbu vietu, kuras nav. Vairākas tikšanās, tā skaitā ceļš uz Viļņu. Skaidrs, paldies par sarunu. Bet mēs, godātie skatītāji, tūdaļ tālāk turpināsim sarunu ar studijā nākamo viesi. Un, lai cik tas nebūtu tā sakritīgi, tomēr arī nākamajam viesim īsti darba vietas, teiksim, nav noteikta, kur viņi strādās, kāds ir viņas darba laiks. Un runāsim ar grāmatu tulkotāju. Un jūs vēl noteikti, godātie skatītāji, ja jums ir jautājumi par grāmatu tulkošanu vai par darba laiku, jūs noteikti varat zvanīt mums uz tiešā ētera telefonu. Jūs to redzat arī mūsu ekrānā. Tā kā laipni lūgti. Un kā jau iepriekšējais viesis Ēriks Eglītis, Microsoft biroja Latvijā vadītājs, teica, ka nav svarīgi, kur tu strādā. Galvenais ir, lai būtu rezultāts noteiktā laikā, noteiktā apjomā un kvalitatīvs. Tā kā par to arī ir vērts padomāt, sākot no maza uzņēmuma līdz ļoti lielam uzņēmumam, līdz valsts un pašvaldības iestādēm. Bet es skatos, ka studijā jau tūdaļ man blakus stājas mūsu nākamais viesis, un šoreiz tulkotāja Ilze Paigle-Makratšjana. Labrīt! Labrīt!
Es pareizi izrunāju uzvārdu. Ļoti pareizi. Paldies. Tātad jūsu pat jaunākais devums literatūras jomā, tulkotās literatūras jomā ir Tūkstneša meitenes, kur pat mēs piedzīvojām grāmatas atvēršanas svētkus. Starp citu, kā ir ar tulkošanas darbiem? Vieta nav svarīga vai zem palmām vai uz ledus gabala Arktikā? Nē, svarīgi nav. Galvenais ir, lai būtu dators un internets. Un varbūt kāda vārnīca arī blakus. Nu jā, bet runājot par konkrēto Tūkstneša meitenēm, tad visticamāk tas skar tik tādas svarīgas vēsturiskas tēmas, ka bez vēstures zināšanām droši vien iepriekš bija jāstudē gandrīz vai vēsturi, ne? Jā, protams, tas ir nepieciešams, bet tā jau ir arī tulkotāja darba specifika. Ir jāpārzina tēma, par kuru attiecīgi tulko. Un jā, es arī iepazinos ar nepieciešamo literatūru. Jā. Vai jūs nedaudz varētu pastāstīt par Tūkstneša meitenēm? Teiksim, kas jums pašai tur likās interesanti? Varbūt arī skatītājiem, kuri vēl nav iepazinušies ar šo grāmatu, varbūt nedaudz pastāstītu to, par ko tur ir runa, jo tas skar Armēnijai ļoti sāpīgu tematu. Jā, es domāju, skatītāji varētu būt pamanījuši, ka 2015. gads ir armēņu genocīda 100. atceres piemiņas gads. Un, protams, tā kā mana dzīve ir saistīta ar Armēniju jau labu laiku, es arī vēlējos dot kaut kādu savu ieguldījumu, lai arī Latvijā šī atcere tā nepaietu gluži nepamanīt. Un, protams, mana darba specifika ir tāda, ka šis ieguldījums varētu būt saistīts ar literatūru. Un tādēļ es izvēlējos šo romānu. Tas ir amerikāņu armēņu izcelsmes autora darbs, kurā darbība arī risinās pirms 100 gadiem, tātad 1915. gadā daļēji, kad arī notika visi šie baisie notikumi. Jā, bet runājot tieši par šo notikumu, teiksim, attīstību, par notikumu pirmsākumiem, tas tomēr ir vēsturnieku cienīgs darbs, jo tulkošanā laikam jau ir svarīgi tomēr neatkāpties no tās galvenās domas, ko oriģināla valodā ir gribējis pateikt autors. Jā, protams, tas ir saistīts tieši tulkotāja darbā specifiskāk varbūt ar terminoloģiju. Tātad ir jāzina, kā pareizi latviešu valodā atveidot to vai citu terminu, vai varbūt arī kādu vietvārdu, un tas reizēm nebūtu nav vienkārši. Bet jums laikam palīdz arī tās radniecīgās saites ar Armēniju, ja tā var teikt. Jā, protams, jā. Uzklausot arī, teiksim, tās puses stāsts, ja, par to laiku, kādu viņiem atmiņā ir saglabājušies. Jā, stāstu, protams, ir daudz. Arī ģimenē ir stāsts par to. Tā ir mana vīra vecvecmāmiņa, kurai laimējās izglābties. Viņa dzīvoja ciematā netālu no robežas, un tad, kad ciematā parādījās šīs te, būtībā slepkavo bandas, viņai laimējās būtiski pēdējā brīdī pārskriet pār tiltu, kas šķīra tātad viena impērija no otras, Osmaņu impērija no Krievijas impērijas, bet praktiski nevienam citam no viņas radniekiem tas neizdevās, un viņi gāja bojā. Jā, tulkotājam laikam ir ļoti svarīgi ar sirdi arī sajust tomēr to no dzīva cilvēka stāstījumiem par to, kā tas ir bijis tajā laikā. Jā, protams, un tā jau arī ir literatūras specifika. Tātad, ja mēs vēlētos uzzināt tikai faktus, mēs ieskatītos kādā akadēmiska rakstura atcerējumā vai enciklopēdijā, bet, ja mēs vēlamies restaurēt tā vai citā tās izjūtas, kas varētu būt bijušas tā laika cilvēkam, tad, protams, literatūra ir tā, kas dod arī iespēju izdzīvot šīs emocijas, un man šķita, ka tas ir ļoti svarīgi. Jā. Vai ir kāds arī vērtētājs bijis tāds, kas saprot, kāds no Armēnijas puses, kas ļoti labi saprot latviešu valodu, viņš izlasa jūsu tulkojumu un saka, jā, tas ir tieši tāpat, vai saka, tas ir vēl labāk? Grūti teikt, es tik precīzi atsauksmi vēl neesmu saņēmusi, bet jā, man ir divas pazīstams arī tulkotājas, viena no Latvijas un otra no Armēnijas. Armēnieti, kas zina latviešu valodu, un ar viņām es arī runāju, un ar šo armēnieti Nairu Hačatrjanu konsultējos, ja man bija nepieciešams noskaidrot kaut ko tādu specifiskāku. Jā,
Es lasīju atsauksmi, man liekas, Armēnijas vēstniecības pārstāvis arī bija izteicies tajā atklāšanas, grāmatas atvēršanas ceremonijā, ka šis ir vērtīgs ieguldījums Armēnijas vēstures izpētē vai vēstures lapušu, teiksim, spilgtināšanā. Tātad viņš, kā es saprotu, to uztvērs ir tā, ka mums Armēnijas vēsture kļūst saprotamāk, un mēs nevaram nosodīt vienus vai nosodīt otrus. Jā, es ceru, ka tā tas arī varētu būt, jo diezgan nelaimīgā kārtā varbūt mums vienam par otru, tad latviešiem un armēņiem ir diezgan tāds neprecīzs priekšstats. Un šī grāmata varētu palīdzēt, iespējams, to mazliet koriģēt. Un runājot par nosodījumu, nosodīt tos vai citus, tas vienmēr ir ļoti grūti. Kā zināms, šādus te noziegumus nepastrādā mašīnas vai roboti, tos pastrādā arī cilvēki, kuriem ir savas dzīves, kuriem ir, diemžēl, arī savas idejas. Un, iespējams, svarīgāk būtu nevis nosodīt, bet saprast, kā kaut kas tāds ir bijis iespējams un kā vairs nepieļaut, lai tas atkārtotos. Un kā katrā daļdarbā arī šo caurvīja tāds ļoti emocionāls mīlas stāsts, un vai tur arī sadurs šīs pretrunas šajā mīlas stāstā? Es šo grāmatu neesmu lasījis, bet man tas tā pievilina tieši šī mīlas stāsta caurvīja šī darba. Vai tajā mīlas stāstā arī saskarās šīs vēsturiskās pretrunas un noziedzīgā darbība, ko veids pret armēņu tautu? Nē, tas ir mīlas stāsts, kura galvenie varoņi ir armēnis un amerikānieti. Amerikānieti, kas ir ieradusies Sīrijā, lai palīdzētu izsūtītajiem un bēgļiem. Bet viņi ir liecinieki. Tātad sevišķi sieviete Elizabete, viņa redz, kas notiek, un viņa ir arī spiesta to visu saprast un pārdomāt. Mēs nevaram šeit runāt par kaut kādu sadursmi tieši mīlas stāsta ietveros, bet drīzāk par kontekstu, kur īsti tas risinās un kā. Runājot par tulkotāju, es ieskatījos gudrajā Googlē un sapratu, ka tulkotājiem ir savs ētikas kodeks, tulkotājiem ir savs standarts, kā vajag strādāt vai kā vajag uzvesties. Es saprotu, ka tas ir ļoti plašs. Teiksim, kas ir tulkotāja tiešām tajā ētikas kodeksā pats galvenais, ko jūs arī cenšaties varbūt ievērot, no tā neatkāpties? Jā, protams, ir dažādi tulkotāji. Es varu runāt par to, kas ir svarīgs literārajam tulkotājam, jo tas ir lauciņš, kurā es darbojos. Un svarīgi, manuprāt, ir pēc iespējas tā labāk izprast autora darbu un rūpīgāk censties atveidot šī autora stilu. Jo tulkotājs, protams, ir zināmā mērā līdzautors, bet nedrīkstētu būt tā, ka šī līdzautora balss pārspēja autora balsi. Autora balsi ir jāskan cauri visam šim darbam. Un, manuprāt, tas ir arī svarīgākais, kas literārajam tulkotājam ir jāveic. Jāpanāk, lai autora balss skanētu labi, skaidri. Jā, es arī gatavojoties sarunai ieskatījos nedaudz jūsu, var teikt, biogrāfijā un sapratu, ka jūs zinat daudz valodu un ka jūs esat aktīvi tulkotāji jebkurā gadījumā. Kas jums tagad padomā ir nākamais, pie kā jūs gribat pieķerties vai kas jau ir atvērta? Jā, man ir, protams, padomā un es ceru arī, ka šis projekts realizēsies. Patiesībā divi projekti. Jā. Viens projekts ar Jāņa Rozes apgādu, un otrs, es ļoti ceru, ka viss arī būs labi, ar apgādu Jumā. Un šis otrais projekts varētu būt saistīts arī ar Armēniju. Šoreiz gan ar mūsdienu Armēniju. Bet kā ir ar tām sajūtām tulkotājiem? Tu tulko vienu darbu aiz otru, no vienas valsts darbiem pie citas valsts darbiem, vēsture, mīlestība, kosmos, bet pašai negribas uzrakstīt grāmatu par kaut ko. Tulkotājs bieži kļūst par rakstnieku? Nē, nepārāk bieži. Tas ir laikam ļoti atkarīgs gan no talanta, gan no vēlmēm. Es nedomāju, ka man būtu rakstnieka talants, bet
tulkotāju talants ceru, ka ir vismaz tāds neliels. Jā, bet man viens cilvēks teica, kas arī strādā, teiksim, par tulkotāju. Viņš saka, ka citreiz tulkotājam jābūt ir vairāk rakstniekam nekā rakstnieks to ir uzrakstījis. Jā, tas ir tas, ko es teicu, ka tulkotājs īstenībā ir līdzautors. Viņš iet līdzi autoram un cenšas pēc iespējas labāk atveidot šī autora balsi. Bet, ja nav šo rakstnieku ambīciju, tad tas, laikam, arī būs viss. Jā, gribēju vēl pajautāt pašā nobeigumā par japāņu valodas prasmēm, un vai japāņu valoda tiks arī zināšanas tiks liktas lietā, tulkojot kaut ko no Japānas? Nu, es jau esmu tulkojis diezgan daudz, jā. Bet vai? Pagaidām nē, pagaidām šāda projekta nav. Nu, viss droši vien ir atkarīgs arī no tā, vai kādām apgādām varētu būt interese, vai varbūt man pašai pēkšņi būs kāds tāds darbs, ko es nevaru netulkot. Jā, bet tulkošana ir aizraujoša lieta. Jā, protams. Labi, paldies, lai jums šī aizrautība turpinās, un mēs sagaidīsim jaunus iztulkotus darbus. Paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt šai rītā pie mums. Paldies visiem, kas sekoja līdzi. Visu labu!